tev līdz šim ir bijis tīri vienkārši. Aiziet uz skolu, paēd, tad aiziet uz džimu, paēd atkal, viss ir pēc rutīnas, zini, kas notiek. Bet tagad jau nāk ziemas brīvlaiks, un ja tu vēlies maksimizēt savus gainus, maksimizēt to progresu, ko tu jau tagad veido arī ziemas brīvlaikā, šajā video es tev pastāstīšu, kā tu tomēr varēsi tos saldumus, ka tu nejūties nemaz tik sūdīgi pēc tiem un nav tik liels efekts viņiem, un kā tu tomēr var dabūt to stimulu iekšā un to proteīnu iekšā, kā tas viss strādā. Tad pirmā lieta ir saldumi. Tu gribēsi ēst viņus un daudz ēst un būs daudz ko ēst. Un tad tu vari ieiet tādā ciklā, kur tu vienkārši ēd un tagad jau tā kā kāda atšķirība, ka es uzēdīšu vēl, tāpēc, ka es jau esmu iegājis tajā visā. Ja. Lieta tāda, tu vari visu šito salabot, lai nebūtu šis mežonīgi ilgais cikls uz priekšu, vienkārši no rīta uzēdot kaut ko labu, kaut ko tādu, kur nav ogļhidrāti. Tur zinātniski tur tev neuziet tas cukuru līmenis asinīs augšā un nenonāk viņš tik ļoti tādu lejā, ka tu atkal ļoti vēlies ēst, bet principā jā, no rīta vienkārši uzēd tās savus olas vai kaut kādu savus jā, olas uzēd vai biespienu vai kaut ko tam līdzīgi, kur ir tauki un proteīns. Tā kā, ja tu tā sāki savu dienu, tev nebūs tā vēlme ēst tos saldumus. Otrā lieta ir stimuls. Tev gribēsies tā manām audzēt muskuļus no tās viss pārtiks, paikas, ko tu varēsi uzēst, lai tu varētu tiešām balkot, ja? Tu gribēsi, lai no tā nāk kaut kas labs, ne tikai tauki, ja? Tā kā, ja tev būs šajās 2 nedēļās vai vairāk stimuls saviem muskuļiem, tad viņi varēs šo papildus kalorijas, papildus šo enerģiju likt iekšā tajos muskuļos. Tā kā, visticamāk, tu nevarēsi aiziet uz džimu, vai tu negribēsi iet uz džimu, vai kaut ko tam līdzīgi, tāpēc ļoti vienkārši rutīna, rītīgi vienkārši. Pirmkārt, tu vari katru otro dienu taisīt push-ups, vai katru dienu vienalga, vienkārši uztaisīt vienu setu, tā kā piespied kaut kādu ik pa laikam, uztaisīt līdz failieram. Un es iesaku vienkārši pacelt rokas augstāk, un tad tu varēsi dziļāk, un tad dabūt to stretchu, zin kā stretch, more hypertrophy, more stimulus, visu šito, jā. Tā kā es jau iesaku uztaisīt pāris setus ar push-upiem līdz failieram, tāpēc, ka tas ir principā tas pats, kas bench press, tā kā vienkārši to mājā to darīt. Insane. Un tad vēl viena lieta. Ja tev ir tumu kaut kur stieņi, vai tev ir pull-upārs, vai tev ir dipbāri, tas ir tieši tas pats, kas džimā. Tikai vienkārši tev nav tā sajūta, ka tu uzvelc visu tās tur džimu, aiziet ar savu tur šeiku un Tur nebūs tāda paša sajūta, bet principā to pašu stimulu tu var dabūt. Tā kā, ja tu ēd daudz, tu gribi balkot un visu to, tad, ja tu neiesi un neko netrenēsies tajā laikā, kad tu dabūni tās ekstra kalorijas, tad tas viss aizies uz vienkārši taukiem. Tā kā, es tev ļoti iesaku vienkārši iet dabūt kaut kādus calisthenics moves, tā kā vienkārši mājās ar bodyweightu, dabūt to stimulu, dabūt līdz tam failieram, hitot, ja? Un tā tu vari izmantot to papildus ēdienu, ko tu dabūni tajos Ziemassvētkos. Ziemassvētku brīvlaikā, ja? Un tātad, bez tā visa, tev ir papildus ēdienas. Ko tu vari darīt ar to papildus ēdienu? Viena lieta, tu zini, ka tev vajag proteīnu, vai ne? Tev vajag proteīnu. Un tur būs gan jau kaut kas ar proteīnu. Būs gan jau kaut kāds kotletīts, būs gan jau kaut kāds gaļas gabali. Vienkārši izveido sevi tādi, kurš tas džekiņš ir tas, kurš ēd. Tas džekiņš ir tas, kurš ēd visu to gaļu nost. Izveido sevi tādu tajā ģimenē, kur tu dzīvo. Tajā ģimenē. Normāli kā pastāstīt, bet principā jā, ja tu dzīvo kaut kur, izveido citu uzskatu par tevi, par to cilvēku, kurš ir tas ēdājs. Viss izēdājs. Un tad tev vienkārši cilvēki dos tev tādu tā kā motivāciju uzturēt savu to identitāti. Un tad viņi teiks, jā, tur ir ko vēl var uzliet, ēd. Un tad tu vari dabūt ekstra balku. Jā, šis video tiešām ir par to, kā uzbūvēt masu, paaugstināt šo svaru, bet par to, ja tu vēlies tiešām nomest svaru vai tur samazināt šo tauku daudzumu. Vēl joprojām es iesaku pirmo lietu no rīta ēd šos taukus un proteīnu, un tad tev būs vieglāk neēst tik daudz. Un otrādi tas īsti nestrādā, tāpēc, ka tu ēdīsi kaut ko ļoti cukurainu, un tad, principā, tu tā vari balkot,
Bet tā tu jūties drausmīgi balkojot. Vienkārši tas cukuru līmenis svārstības un insulīns, un tas vienkārši bojā tev iekšēji, tu jūties. Tā kā arī iemesls, kāpēc tu iedot rītīgi lielu porciju ar rīsiem, tev ir sūdīgi. Bet tas ir novirzīšanās no tēmas. Jebkurā gadījumā iesaku šos 3 lietas darīt. No rīta ēst šo augšu proteīnu. Tas vispārēji ir labs diētas haks, bet priekš Ziemassvētkiem, kur tev apkārt visādas konfekts, tas ļoti palīdzēs un ēd šo saldumus pēc lielākas maltītes. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tā kā rītīgi svarīgi, lai tu justos normāli pēc tā, nevis miris, vai pēc ik pa 20 minūtēm gribētu atkal ēst kaut ko saldumu. Tas ir vienkārši atceries, ja tev ir tas cravings visu laiku pēc cukura, tas ir tas iemesls. Ja. Otrā lieta, dabūni šo stimulu, tāpēc, ka tev ir apkārt kalorijas, ja. Un trešā lieta, vienkārši izveido sevi kā ēdāju tajā ģimenē, kur dzīvo. Vienkārši tu esi tas bīsts vienkārši. Tā kā izmanto tos ieteikumus, kas tev patīk visvairāk. Es personīgi izmantoju principā visus. Es esmu tas ēdājs ģimenē, es esmu tas džekiņš, kas no rīta ēd principā tikai olas. Un tas džekiņš, kurš vienkārši visur iet, vienkārši ārā. Nu jā, man tagad brīvs laiks aiziet ārā pie stieņa, pakačājās, uztais random push-ups virtuves vidē. Nu, tas vidū tā, normāli. Tā kā iesaku, paņem tas, kas tev patika. Tas, kas nepatīk, arī, ja tev liekas, ka tas varētu strādāt, varbūt pamēģini, jā. Bet tas arī viss pēc šī video. Iesaku pačakot linkus apakšā. Rītdien arī būs video, tā kā noteikti nospiedz arī no podziņa, jo es viziešu nospiedīšu gaisā, aizsūsamu draugam, tie liekas, ka viņu varētu šis noderēt. Un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai. Jā, es esmu random vietā, bet ārā ir labāks apgaismojums nekā iekšā kojās, tā kā it is what it is.